mūsdienas tā dezinformācija, tas tiešām ir kā vēl viens kara ierocis, un mēs to ļoti labi redzējām Ukrainā, ka tas nav tāds pats karš, kā bija Otrā pasaules karā laikā vai Pirmā pasaules karā laikā. Tas tehnoloģijas karo, un tas viss izgājis pilnīgi citā līmenī, un tādēļ tā mediju pratībā šodien, protams, ka mēs ļoti daudz par to dzirdām publiskā telpā un ļoti daudz par to runā, un varbūt cilvēkiem liekas, ka tiešām jau ir pat nedaudz pārspīlēti vai tas ir apnieki, bet īstenībā to, ko mēs redzējām ar kolēģiem Ukrainas līmenī, cik ļoti daudz var sasniegt tieši manipulējot mediju vidē un publiskā telpa, tas tiešām ir šausmīgi. Jo īpaši Ukrainas kolēģis stāstīja par to Telegram kanālu fenomēnus, kā izplatīta dažāda informācija, un cik ir zināms, ka arī Latvijā tas Telegrams ir pieejams un ir tiešām jāuzmanās, kas tur raksta un kāda informācija tur tiek publicēta. Un arī Latvijā mēs dzirdējām, cik daudz izskanēja viltus ziņu par to, ka esot mūsu iedzīvotājiem kāds mazāks pabalsts vai vairāk līdzekļu, kas varētu būt piešķirti mūsu cilvēkiem, tiek atdots Ukrainai. Un tas arī ir viens no naratīviem, lai šķeltu to atbalstu, lai šķeltu to vienotību, un tiešām ir jāuzmanās no tādām lietām. Tagad, protams, tas mazāk turpinās, jo īpaši tas bija aktuāls, es atceros, kara sākumā, kad bija stāstīts par to, cik daudz tiek piešķirt pabalsti arī Ukrainas bēgļiem, kas pašlaik atrodas Latvijā. Bet gribētu atgādināt, ka lielākā daļa jau aktīvi strādā un tiešām tos pabalstus saņem ļoti maz daļa. Īpaši tas ir mamiņas ar maziem bērniem vai seniori, bet tie visi cilvēki, kas ir šeit, viņi visi vēlas strādāt un viņi maksā nodokļus un viņi sava ziņā arī stiprina mūsu ekonomiku, un mums tiešām ir jāpalīdz viņiem apgūt valodu, un viņi arī visi grib mācīties un viņi grib integrēties, lai strādātu, un neviens negrib sēdēt un vienkārši saņemt kaut kādu pabalstu. Un Ukrainas kontekstā arī izskanēja ļoti bieži tas naratīvs par to, ka iebiedēt arī mūsu sabiedrību, ka nevajadzētu to atbalstīt, ka nevajadzētu piešķirt tos līdzekļus, lai kaut kas arī šeit nenotiktu, bet tieši otrādi, ja mums būtu vairāk vienoti, lai redzētu to stingru nostāju un vienotību, tad tieši otrādi mēs parādītu savu stiprumu un savas spējas par taisnīgumu un par to cilvēciskumu, jo mēs nevaram pieļaut, lai 21. gadsimta notiktu tādas lietas, kas bija viduslaikos, bet kaut kā savādāk to nevar raksturot. Nedrīkst nenovērtēt dezinformācijas ietekmi, un tiešām ir jāpaliek modriem un jāieslēdz kritiskā domāšana, jo mūsdienu apstākļos tas informatīvais karš ir nemazāk bīstams nekā karš ar ieročiem īstiem. Tagad visvairāk emociju par to, ka tiek izplatīts, ka Ukraiņa negribot karot, un viņi izplātā arī dažādas video par tiem iesaukšanas centriem. Un, protams, ja mēs runājam par jebkādu sabiedrību, tas ir normāli, ka ir daļa, kas ir patrioti un kas ir gatavi aizstāvēt jau pirmajā stundā. Un, protams, karam turpinoties jau 3. gadu, bet īstenībā jau 10. gadu, ja mēs runājam par Krīmas okupāciju un Luhansku, Doņetsku. Tas ir loģiski, ka ir cilvēki, kas ir paguruši un kas nevēlas to darīt, un tas ir absolūti normāli, mēs skatāmies procentuāla ziņā, bet Krievi mēģina šo vēstījumu ļoti, ļoti pārveidot tādā ziņā, kā cilvēkus piespiedu kārta izved no mājām, sit un vēl nezinu, ko dara un montē visus tos video. Bet īstenībā tas tiešām cilvēkos, ņemot vērā to nogurumu, un tas ir normāli, ka cilvēki ir noguruši, ja tas runa nav par 2 mēnešiem, 3 mēnešiem vai 4 mēnešiem, runa nav jau pat par gadu, jo ir tādas ģimenes, kas arī man personīgi pazīstamas, un mani draugi un kolēģi, kas jau karo 10. gadu. Un vienai cilvēku daļa tas jau ir kļuvis par neatņēmumu dzīves sastāvdaļu, bet citi cilvēki grib atgriezties pie normālas dzīves, svinēt svētkus ar radiniekiem, un viņiem negribētos to. Bet Krievi mēģina šo
tagad ļoti aktīvi izplatīti kā Ukrainas teritoriālie iecirkņi, kas nodarbojas ar to iesaukšanu militārajā dienestā, kā viņi esot padarījuši kaut kādas šausmīgas lietas un piespiedu kārtu uz ielām ķert cilvēkus. Jā, pārbaudas notiek, tas ir normāli militāros apstākļos, ja militārais režīms, kara režīms, bet tas tiek pārveidots kaut kādā tādā uz robežas, kur ir naids un stulbums kopā, un tā kā visu viņi dara tagad pašlaik. Gribētos, lai cilvēkiem ir tas spēks izturēt, jo mēs jūtam, ka tiešām drīz būs risinājums, un lai nav tā kā tajos pēdējos mēnešos nāk tā informācija, kas tiešām izsīt no sliedām. Un arī starptautiski tas parādās, jo es redzu arī Latvijas medijos dažādos, kad parādās šī informācija, kā jūs ziedojat mašīnas, kas tiek pārdotas kaut kur, īstenībā ar samontētiem numuriem un tādām detaļām, un kas tiešām negribētos, lai arī mūsu sabiedrība, kas ir tik, es tiešām lepojos ar mūsu valsti un ar mūsu sabiedrību, kas kopš pirmajām dienām nepagurst un turpina sūtīt palīdzību, mašīnas un visādi dažādā veida palīdzību, un negribētos, lai tāda informācija arī parādās mūsu tajā prokrieviskajā vidē, kur tiek kaut kas tiek nozāgts un tā. Jā, mēs neidealizējam. Karš ir karš, var gadīties dažādi, tādi precedenti mēdz būt, bet procentuālā ziņā ir ļoti nedaudz, un Ukraiņi ļoti aktīvi pret to cīnās tagad. Un tiešām, ja pat kaut kas tāds parādās, tas ļoti ātri tiek likvidēts, bet ņemot vērā valsts mērogu, un kā Ukraina karo, un pirmais uzdevums saglabāt savu valstī neatkarību un teritoriālu suverenitāti, viņi to dara paralēli un varbūt ne tik ātri, kā gribētos. Bet tiešām es rekomendētu neņemt vērā kaut kādas tādas ziņas, kas parādās arī mūsu publiskajā telpā, jo tas tiešām ir darīts tādēļ, lai raustu arī mūsu sabiedrības vienotību, jo runāsim atklāti, mūsu cilvēki arī savstarpēji ļoti vienojušies, ļoti konsolidējušies, atbalstot Ukrainu. Es domāju, ka tas ir ļoti daudz devis arī mūsu sabiedrībai, parādot, ka mēs varam x stundas saņemties, ka nav svarīgi, cik liela valsts, ka tā varētu būt sadzirdamā un ka tā var izdarīt ļoti daudz. Un mēs ļoti daudz runājam par to, ka lielas valstis vēl domāja un skatījies, kā palīdzēt. Tad Latvija bija pirmā, kas sūtīja gan palīdzību, gan ieročus, jo vēsturiskā atmiņa ļoti labi atgādina, kā tas ir. Un jums jau tas kods laikam iekšā, kas tagad, es ļoti bieži atkārtoju, ja, kā mūsu īsta brāļu tauta ir tiešām latvieši, jo arī tas atbalsts, kas varbūt procentuāli netik liels, bet tik ļoti cilvēki izjūt, ka viņi nav vieni. Un otrkārt, ka es vēlreiz tev atkārtošu, ja, ka tas arī mūs ļoti apvienoja, konsolidēja un parādīja, ka mēs varam pretoties dezinformācijai, ka mēs varam parādīt, kas mums ir svarīgs un kādu ceļu mēs izvēlējamies. Kā vēlreiz Latvija un latvieši apliecināja kā savu ceļu un savu esamību Eiropas Savienības saimā un parādīja, kas ir Eiropas cilvēks pēc būtības 21. gadsimta. Man tas ir paraugs. Un es Ukrainu braucu un stāstu, un arī Ļvivas universitāte ir Baltijas centrs, kas mūsu jaunie Ukrainas studenti, viņi jautā par Latviju, un es stāstu šo vēsturisko kontekstu, jo arī tu jautāji par to dezinformācijas paveidu, kāpēc mēs tik maz zinājam par Latviju, Ukrainu, cik mēs tik maz zinājam par jūsu kultūru, par jūsu dziesmu svētkiem, par jūsu brīnišķīgiem skaņdarbiem. Jā, mums visu laiku tika spiest, ka visslavēnākais ir tas, kas ir lielā Krievija, vai ne? Tāpat arī jūs arvien vairāk uzzināt par Ukrainas kultūru, par mūsu cilvēkiem, par mūsu sasniegumiem. Un man liekas, ka tas atbalsts, kas tiek sniegts no mūsu valsts Ukrainai, tas arī ļoti liels ieguldījums mums pašiem, mūsu sabiedrība, ka mēs tiešām apvienojamies un parādījām savu nostāju. Un tiešām tas ir tas piemērs, kad nav svarīgi, cik valstī ir miljoni iedzīvotāji. Kā arī neliels skaits var parādīt cilvēciskumu arī tam lielām valstīm, kas gaidīja un kas ir tuvāk, kuriem ir citā vēsture, kurām liekas, ka varbūt ekonomiskās saites ir svarīgākas, varbūt nav tik slikti, varbūt viņi paši kaut kā atrisinās, bet tiešām Baltijas valstis, tiešām Polijā atbalstīja, un es domāju, ka tas būs tāds vēsture jauns posms,
un tiešām gaidīsim taisnīgu mieru un palīdzēsim atjaunot Ukrainu un veidot tiešām tas saiknes un atbalstīsim viens otru.